iznāk tā, ka tad, kad jau meitiņa saņem no tevis to vēstuli, ka viņš ir nolēmis pārcelties tomēr dzimtenē, ir tāda sakritība, ka viņai ir jābrauc uz lasījumu uz Īriju. Un tā Dublina, kā mēs zinām, ir Džoisa dzimtā pilsēta. Un īstenībā TB, kurš ir visu mūžu tulkojis Džoisu, viņš nekad nav bijis Dublinā, un tā viņam arī ir tāda, ja? Un viņi reāli tagad brauc uz to Dublinu. To es jums nolasīju. Dublina. Taksī uz lidostu meitiņas galvā Pučīnī Ārijas ņem pārsvaru par tehnisko rakstīšanu. Eldorado, dzīve ir gan Eldorado, tevi pārnāks dzimtenē. Mierīgi viņa valda sevi mierīgi, steidzies lēnām meitiņa. Priekšā daudz neziņas, kur iziet vajadzēs prātu un spēku, bet gandrīz nav neiespējamā. Drūzmēšanās pie iekāpšanas vārtiem uz Dublinu izsit meitiņu no Eldorado sajūtas. Visapkārt te ir tik daudz nervozu un nogurušu ļaužu, kas brauc prom no dzimtenes, lai varētu izvilkt ikdienu. Kā viss griežas pa spirāli šajā pasaulē. Lokiem un lāgiem atgriežas, un katrs stāsts, kas laikā sākas, laikā arī beidzas, un kas nelaikā sācies, nelaikā beidzas. Un beigās mēs visi pārnāksim mājās. Blūms, kāpēc tu atstāji tēvu māju, Stefans, lai meklētu nelaimi. Šaurā Dublinas viesnīciņas istabā meitiņa nogurus tūlīt iemiega. Sapnī pie viņas atnāk sieviete, kaut kā viņa līdzinās Tebes sievai, bet viņa apgalvo, ka viņu sauc Nora. Viņa rosās virtuvē, smēķē un saka meitiņai, ko viņa jau zina no galvas, bet sieviete sapnī to atkārto. Un tad es ar acīm viņam liku prasīt vēlreiz vai jā, un kad viņš prasīja vēlreiz vai es gribētu, saka jā. Mana kauna puķe, es vispirms viņam apliku rokas ap kaklu jā, un novilku sev klāt tā, ka viņš varēja just manas krūtis vienās smaržās jā, un viņa sirds trakoti daudzījās, un es teicu jā, es gribu, jā. Vakarpustē piepīpētā rakstnieka klubā meitiņa nolasa savu stāstu. Pēc tam ir drūzmēšanās, viņai pienāk klāt tumšmetaina jauna sieviete. Viņa rakstot īru valodā. Viņai paticis meitiņas stāsts. Varbūt jāiedzer vīns, pie zirga āderes Kamden ielā. Viņa sazvērnieciski piemiedz ar aci meitiņai un iesmējas. Ar džoisiskām bildītēm izlībētā pabā abām vīnu dzērējām pievienojas īrietis tētis. Ar ko viņš nodarbojas? Ar ko tad var nodarboties Dublinā? Dzert vai pētīt Džoisu, viņš smejas. Tēvs un meita iztaujā meitiņu par stāstu, par valodu, kurā viņa raksta. Viņa apgalvo, ka stāsts izklausījies kā rakstīts angļu valodā. Nu jā, piedzimusi tulkojumā. Un tad pēkšņi jautājums, vai kāds ir tulkojis, ko vispār no Džoisa jūsu valodā? Meitiņai šis jautājums liekas kā nomests uz galda šajā Dublinas pabā. Viņa ir nogurusi, galvā daudz vīna, bet šie ļaudis tiešām ir laipni un ir ļoti kaut kā tuvi un grib runāt par lietu. Un tad kāpēc nē? Te mēs satiksimies, te mēs šķirsimies. Un meitiņa stāsta par tevi, kurš jauns būdams ar pēdējo laivu bēga no dzimtenes, par viņu trūcīgo dzīvi trindā, ar Džoisu gadu desmitiem, par viņu sievu, kas klausījās vakaros katru viņu iztulkoto nodaļu, par viņu piezīmēm un rēbusiem, lai tiktu klāt Blūmam, Stefanam un Mollijai, par kuģi, kas no Eiropas aizveda tevi vēl tālāk no dzimtenes uz Ameriku, par meitiņas pirmo vēstuli un tevis pirmo vēstuli, par 7 lokiem vai gadiem, kuros viņi rakstīja viens otram vēstules, bet nesatikās, par tevis sievas un meitiņas mammas un vecmāmas nāvi, par to, kā viņi beidzot satikās, par to, kā meitiņa brauca uz tevis Spencers 4. kvartetu Brīvības ielā, kā viņi kopā staigāja vakar pastaigās, runāja par dzimteni, par 60 gadiem bez tās, par mirušajiem un par pēdējo jā Ulisā, un arī par vārdu salikumu mīlu es, par savu satikšanos un laulībām valodā, un arī par saldo maizi, kur viņi vakarā ēdīs pie tējas, par pieķeršanos viens otram, par pēdējo apciemojumu, kurā meitiņa redzēja, kā tevi vairs nejaudā ikdienu, par viņu stīvajiem pirkstiem, par slimo kāju un garajiem matiem, kurus apgriež Džons, par vēstuli tieši pirms 2 dienām, kurā tevi raksta, ka pārnāks dzimtenē. Ja vien viņi abi to spēs, un kas to zina, kas vispār būs tālāk. Laikam jau aiz paba logiem aust rīts. Bārmenis ir it kā pārlicis pār leti vīnus, pats atspiedies pret to un klausīs meitiņas stāstu. Neticami, saka īrietis tēvs. Dievs svētī. Apskurbūši viņi 3. iziet Dublinas ielās.
Nav cilvēku, nav arī suņu. Visapkārt ir kluss, gaisma tikko aust. Atskan tikai viņu soļi pret bruģi. Tūlīt viss sāksies, pilsēta modīsies, un tad arī beigsies šis rīts, kurā viņi dodas pa klusām Dublinas ielām no stāsta uz dzīvi, laimīgie. Pie mazās viesnīcas viņi atradās kā īsti veci draugi, kas nokopuši vīna mučeli šajā svētā naktī. Te viņi satikās, te viņi šķirsies. Īrieti pieliecas meitiņai bučot vaigu un klusi iečuks tausī. Māšel, ja tu par to neuzrakstīsi, dod vienkārši man ziņu, es gaidīšu. Meitiņa stāv uz viesnīcas kāpnēm. Rīta migliņā pa kluso ielu attālinās gājēju pāris, līdz aiz ielas stūra tie pazūd pavisam.